Kristīgie teologi vienmēr ir uzsvēruši cilvēka saprāta ierobežotību. Augustīns, Akvīns Toms, Luters, Kalvins – visi piekrita, ka mūsu prāts ir pagrimis. Tomēr tas nenozīmē, ka kristieši saprātu noraidītu pavisam. Savā jomā tas ir derīgs. Akvīns Toms pat ticēja, ka saprāts var pierādīt Dieva eksistenci. Tomēr uzsvēra, ka tas nevar pateikt, kāds Dievs ir vai ko viņš ir paveicis mūsu pestīšanas labā. Zināšanas par to, ka Dievs ir trīsvienīgs, ka viņš bija iemiesojies Kristū, ka viņš mūs mīl, gūstamas tikai atklāsmē. Luters un Kalvins apšaubīja to, ka saprāts varētu aizvest pie Dieva. Vienīgais, ko varam uzzināt par Dievu un citām garīgajām realitātēm, ir tas, ko viņš mums grib atklāt. Mēs esam pilnīgi atkarīgi no Dieva vārda. Postmodernisti dara pareizi, apšaubot apgaismības, augstprātīgo pieņēmumu, ka cilvēka saprāts var atbildēt uz ikvienu jautājumu un atrisināt ikvienu problēmu. Taču viņi kļūdās, noliedzot saprātu pavisam. Viņi dara pareizi, apšaubot moderno patiesību, drošību. Taču kļūdās intelektuālā relativisma labā, atmetot pašu patiesības jēdzienu. Bez ticības Dievam ir grūti izvairīties no postmodernistiskiem secinājumiem. Ja transcendenta logos nav, tad nevar būt nekādu absolūtu vērtību, nekādas nozīmes ārpus cilvēciskās kultūras, nekāda ceļa ārā no valodas cietuma. Šādas postmodernas teorijas var simbolizēt laicīgās domas attīstības gala iznākumu. Skepse, kas vēršas pati pret sevi. Cilvēka autonomiju, kas atklāja pati savu vājumu. Postmodernisms var simbolizēt strupceļu, cilvēku mēģinājumus iztikt bez Dieva, imploziju, dekonstrukciju. Patiesība eksistē. Lai gan tā mums bieži izkrīt no prāta un mēs varbūt to nespējam pilnībā aptvert. Kristieši to ir zinājuši vienmēr. Dieva vārdā atklātais ir absolūti patiess. Šīs patiesības mēs varam pārdomāt, kombinēt ar citām patiesībām un lietot. Turklāt atklāsme, ka Dievs ir radījis visumu, dod mums pamatu ticēt objektīvām patiesībām. Tas nenozīmē, ka cilvēks ar prātu varētu aptvert Dieva atklāsmes plašumu un sarežģītību. Ir kāds sens stāsts par teologu, kas staigādams pa Liedegu centās izprast trīsvienības doktrīnu. Viņš pamanīja zēnu, kas smiltīs bija izracis bedri un pildīja to ar okeāna ūdeni. Teologs aptvēra, ka mēģina izdarīt to pašu. Bezgalīgo Dieva esamības okeānu cenšas ievietot niecīgajā cilvēka prāta bedrītē. Kā norādījis Francis Šefers, Bībeles atklāsmes ir patiesas, bet nav visaptverošas. Bībele neatklāja visas patiesības par Dievu un pasauli. Svētie raksti ir neizsmeļami bagāti, izklāstot garīgās realitātes sarežģītību. Dievišķās, izredzētības un cilvēcisko pienākumu paradoksi, Jēzus Kristus iemiesošanās un trīsvienības mistērija, visas pasaules grēku, uzņemšana Jēzus šķīstajā miesā un to izpirkšana pie krusta. Šīs patiesības cilvēka ierobežoto prātu biedē. Tie, kas šādas mistērijas pārdomā, nevar cerēt, ka ar prātu tās pilnīgi aptvers. Drīzāk, pestīšanas noslēpumus apcerēdami, viņi var tikai dziedāt slavas dziesmas. Turklāt Bībelē atklātie fakti par Dievu un vēsturi prasa izskaidrojumu, tāpēc pat starp tiem,
kuri ir vienisprātis par rakstu absolūto nekļūdīgumu un autoritāti, eksistē dažādas teoloģijas. Starp tiem postmodernie zinātnieki ir pētījuši interpretēšanas procesu, hermenetiku un atklājuši ar teksta nozīmes skaidrošanu saistītās grūtības un sarežģījumus. Šāds pētījums ir vērtīgs, jo vēlreiz apliecina cilvēku prāta neveiklību, parāda aizspriedumu un subjektivitātes uzbrukumus mūsu visvienkāršākajiem mēģinājumiem izprast. Bībele skaidri rāda, ka Dieva vārda izpratne nāk vienīgi ar svētā gara atklāsmu, kas darbojas ar vārdu un iemājo Kristus baznīcas locekļus. Tas never durvis ne subjektivitātei, ne personīgai interpretācijai. Svētais gars izmanto gara inspirētos Bībeles vārdus, lai lasītājiem iedvestu vainas apziņu par grēku un liecinātu par Jēzus Kristus darbu. Baznīca kļūst par savu veidu interpretējošu kopienu.